Mēs atrodamies nometnē, kur sauc Skrunda, un nometnē ilgs 10 dienas. Katru gadu tiek izdomāti dažādi nosaukumi, tēmas. Šogad šo nometni sauc Skrunžu sala. Šī nometne jau ilgs 21 gadu. Patīk mācīt šos bērnus? Protams, man ļoti patīk mācīt šos bērnus. Vai tas ir grūti vai viegli? Tas ir ļoti viegli. Kāpēc? Tāpēc, kad es jau to daru vairākus gadus. Vai jūs varat kaut ko nospēlēt? Nu, mēs varam kopā kaut ko uztaisīt tādu, saspēlēt ar bērniem. Labi. Vai tu pats esi šīs bungas gatavojis? Jā, bet tikai Indijā, ne Latvijā. Vai tas bija viegli vai grūti? Diezgan grūti. Šeit Sandis un speciālists Skrunžas salas nometnē. Kā ziepju taisīšanas process norisinās? Mums ir nometnē labvēļi, kuri mums nosponsorē tā saucamo ziepju masu. Mums jau ir atvestas dažādu krāsu un smaržu ziepju masa, un tad mēs viņus dažādos variantos pārkausējam un taisam dažāda veida ziepītes dažādās formās. Kādēļ jūs izvēlējāties bērniem mācīt taisīt sveces? Tāpēc, ka es pati to ļoti labi protu, un nu jau daudzus gadus mēs katru vasaru lejam sveces, un tā kā mums nometnes vadītāji teica, lai mēs ziemā aizdedzinot šo svecīti varētu atcerēties par jaukajiem mirkļiem, kur mums ir pavadīt šeit kopā Skrundā. Man patīk. Un kā tev izdodas? Labi, mans palocis tagad žūst visas man darbiņi. Sveiks! Sveicināts! Kuro gadu tu jau esi šajā nometnē? Kā 9. Kā tev patīk šajā nometnē? Šogad man sanāk, ka ir vislabākais gads. Kāpēc? Jo ir ļoti daudz labi draugi, kas atnākuši atkal. Kā tev patīk piņķeri? Man ļoti patīk. Cik tu esi uzspinusi? 3. Ļoti labi. Un kā tevi sauc? Renāte. Kā tevi sauc? Elizabete. Cik tu esi uzspinusi piņķeru? 2,43. Tikpat cik Terēza? Nu, tad labi, tev patīk? Jā. Pirmās. Kurš līmenis? Tas ir 3. līmenis. Nu, tad jau labi. Vien tas viss notiek, Terēza? Šis no 6. Wow. Līmenis? 2. Skaidrs. Bruno. Tev patīk lēkāt ar riteņiem? Jā. Tas dabūs ar riteņu lēkāšanu kā traumu? Jā, esmu. Cik? Daudz. Nu, vai nekas sāpīgi? Jā.
Kārlis no Mežā speciāli Skruņsalas televīzijai. Kā tevi sauc? Laura. Tev patīk Mežā? Jā, Kādas spēles jūs šodien spēlējāt? pasniekus. Vai tev patīk ēst melens un mežā atrasties? Nu, man ļoti patīk, bet vienīgais, kad mēs ar mammu vienreiz ceļojām, tad mēs apmaldījāmies. Īstenībā tas ir ļoti darbietilpīgs un grūts radošs process. Un parasti tie visi, kas tur darbojas, ir audzinātāji vai nodarbību vadītāji? Jā, principā tie ir pieaugušie, kas to dara. Skaidrs. Un vai pieaugušajiem tas patīk? Jā, tas ir ļoti aizraujošs darbs, vienmēr ir ļoti labas idejas, ļoti laba tāda saliedēšanās arī. Mēs dalāmies pieredzē, kas kuram kādās citās nometnēs vai pasākumos ir. Man sauc Reinis Baltaisilks un es esmu kreklu apdrukas nodarbībā. Mēs uztaisam uzrakstus dažādus un tad izgriežam ar šādu aparātu un tad vēl ar tādu aparātu piecepam. Un ko jūs vēl darat pa vidu? Reku var puikām paprasīt, ko tad viņi īsti dara. Kādas materiālās jūs izmantojat? Es izmantoju saucamās termoplēves, un reku meitenes tas, ko šuj. Tie ir finiera pamatnītes ar mulinē viedziņiem, viņas izšuj lēles. Uzvelc mani, tev ir atslēdziņa, zinu, tu ar mani spēlēsies. Uzvelc mani, palaid mani, atdzīvošos būs tā, kā tu vēlēsies. Noliec mani zemē vai uz grīdas, redzi neprotu es pretoties. Spēlējies, cik ilgi tu vien gribi, neapniks nekad man atceries. Mēs esam kopā ar vienu no šīs maģiskās Skruņas nometnes aizsācējām, Līgu. Līga, kā šis viss sākās un pirms cik ilga laika? Tas bija ļoti sen, šogad jau ir 21. reize, kopš mēs sanākām kopā. 21 gadu, kas laikam tomēr ir daudz priekšnometnē. Vai jums patīk šeit nometnē mācīt bērnus? Jā, un man ir ļoti fēns meitenes šogad. Tas ir viegli vai grūti? Tas ir pierasti un nav viegli. Vai jums patīk šī nometne? Man ļoti patīk šī nometne. Vai jūs nodarbojaties ar kādu sporta veidu? Nu, vispār es esmu dejotāja. Es domāju, ka tas arī ir kaut kāds sporta veids. Bet mēs ļoti ar sportu nodarbojamies šeit nometnē. Vai šogad jums ir bijuši daudz pacienti? Nepārāk. Skaidrs. Un cik gadus jūs jau te esat dakteri? 8. Es audzinu vecākos puišus, esmu viņu gans un paraugs. Vai jums patīk šeit nometnē? Nu, ja man nepatīk, tad es droši vien kā savas vienīgās 10 dienas gadā neziedotu no atvaļinājumu, lai skraidītu ar jums kopā. Meža spēles, pastāstiet vairāk par to. Meža spēles mēs tā kā ar bērniem ejam gan lieliem, gan maziem ejam uz mežu un ir ļoti iemīļota spēle karoks. Rotakalšana. Vai tas ir viegli izkāpt kādu rotu vai grūti? Ja kaļ apmēram 20 cilvēki, tas ir grūti. Vai tas ir viegli vai grūti vadīt raidījumu? Raidījumu ir vadīt viegli, ja tu esi ar visu sirdi tajā tēmā. Ja tu tēmu pavisam nezini, kaut ko par kosmosu, ja par gurķu audzēšanu, tad ir ļoti jāsagatavojās. 17 gadus. Pirmos 5 es pats biju kā audzināmais, un pārējos visus es pats audzinu citus. Kā tevi sauc? Rainers. Cik tev gadu? 20. Cik tu gadu esi nometnē? 20 gadus. Kāds iespējams? Jo sāku braukt, tāpēc, ka man mamma šeit pasniedz nodarbību. Ja jūs varētu atkal visu sākt no jauna, atkal 21 gads atpakaļ, vai jūs kaut kā darītu savādāk vai citādāk, nekā jūs to esat darījuši šobrīd? Es domāju, ka laikam nē, jo ja katru gadu tas pieprasījums un tas bērnu skaits paliek ar vienu lielāks, un šogad arī bija tādi bērni, kur gribēja, bet vienkārši mēs nevarējām visu uzņemt, mums vietas nepietiek, tad tas jau ir rādītājs, ka ir labi, ka viss notiek.
Vai jums patīk šajā nometnē? Ļoti man patīk. Nometnē esmu pirmo reizi un tiešām ļoti man patīk visas manas meitenes un visi pārējie bērni. Ļoti. Vai jūs lutināt bērnus? Bet, protams, ka lutinu savas meitenes. Ja meitenes ir izdarījuši kādu labu darbiņu, tad meitenēm vienmēr tiek nolikta kāda končiņas gults vai kāds cits mīļš pārsteigums. Vai jums patīk ar meitenēm spēlēties? Noteikti. Pīda bizes un vēl viņā mainīt visādas klētas un visu kaut ko kā jau mazām meitenēm. Tātad šobrīd ar mani Skrunšsalā atrodas mūsu burvīgā deju skolotāja Kate. Tātad mēs vēlamies pajautāt viņai, cik ilgi jau tu dejo? Septembrī būs 9. gads. O, tā jau tiešām daudz, un no kuras studijas tu mums esi? No Veizēna deju skolas. Davai, nu. Tā. Šī ir viena no mūsu atraktīvākajām dejotājām. Viņa vienmēr laipni piedalās. Un kā tev šeit patīk? Nepatīk. Kāpēc nepatīk? Tu tik atraktīvi dejo un piedalies visur. Man patīk ļoti. Jo ir sanāk, nesanāk. Labdien, sveiki. Kas jūs šeit nometnē esat? Mans vārds ir Kristaps, esmu sporta direktors. Nometnē kā nodarbību vadītājs, es esmu 2. gadu. Pats esat bērnībā piedalījies šajā nometnē? Nē, esmu. Mani sauc Dāvis, es esmu sporta laukumā speciāli Skrunšsalas TV, un mēs intervēsim Paulu, kurš šeit jau ir 8. gadu. Kā tev patīk šeit? Man patīk ļoti labi, tāpēc, ka te ir ļoti interesanti, var iemācīties daudz ko jaunu un apgūt daudzas lietas un daudz draugus. Jūs redzu, ka nodarbojaties ar velotriālismu? Jā, nodarbojos. Kāpēc? Jo patīk, sāka brālis, pēc tam es pievienojos. Vai tas ir viegli vai grūti? Kā kuru reizi ir grūti, ir viegli. Kādus trikus tu māki? Īsti nemāku pateikt, bet visādus. Rādīs kādu triku. Labi. Mēs tagad intervējām Valteru, kurš bija viens no labākajiem kājasbumbu spēlētājiem Skrundā. Varbūt pastāstīs par kādiem rekordiem, varbūt kāds tu esi uzstādījis. Jā, kādreiz bija laiks, kad es vēl biju mazais. Un es skatījos, kā pavisam lielie spēlē, kuriem bija kaut kādi, kuri jau ir manā vecumā, bija tajā laikā. Che bella cosa, una giornata di sole, un'aria serena dopo una tempesta. Bella aria fresca, pareggiana festa. Che bella cosa, una giornata di sole.
pagatavot šādus ēdienus, lai garšotu? 11 gadus strādājot vairs nav grūti. Un kur ēdienu visvairāk negaršo nometniekiem? Tas jums jāprasa viņiem pašiem. Man ļoti patīk iet uz nodarbībām, un jo tur es varu ļoti daudz ko iemācīties. Iet dziedāt. Man patīk nodarbības rotas, kas bija pie mājas. Tā. Labdien, kā jūs sauc? Mani sauc Elizabete. Mani Terēza. Un kas jums šajā nometnē patīk? Man patīk nodarbības. Jā, nodarbības ir interesants, un arī, kad vakara pasākumos es kaut ko interesantu var darīt. Jūs esat nometnes mūziķis, jā? Es domāju, ka viens no, mēs visi esam mūziķi. Jūs mācat mūziku? Es mācu dziesmas, tā būtu vienkāršāk. Sveicināt! Kas jūs šeit nometnē esat? Es esmu vadītājs Līgas Nelijus palīdze Ingrīda Mieme no Ņujorkas. Tātad jūs dzīvojat Amerikā un jau ilgi braucat uz šeit uz nometni? Jā, jau 21 gadus braucu uz nometni. Kāpēc? Kāpēc? Jo Līga un es senus gadus izgudrojām, ka mēs gribam iesākt bērnu nometni, kur bērniem patīk atpūtu pavadīt. Un man patīk, un man pašai maz bērni, kas arī brauc latviski labāk mācīties. Un man patīk bērni un patīk nometnes. Vai jums un viņam patīk nometnē? Es domāju, ka ļoti labi patīk, vai ne, Edvardiņa? Sveiki, producenta kungs! Labdien! Ko jūs tur domājat? Kur ielikt savu vārdiņu? Mums patīk šī nometne? Kā var tikt ar bērniem galā? Ar mīlestību. Cik jums ir gadi? Man ir, Es zinu, ka tas nav pieklājīgi prasīt. Un kā jums ir skolotāji? Kāda skolotāja? Sveicināt! Nu, davai, Karlīna, tu tur stāvi. Labi. Labi. Tā. Kas jūs esat šeit nometnē? Es? Pasniedzējs. Ko? Nu, lielie puiši, kā jau lielie puiši, viņi nekad neklausa nevienu. Nav divu domu, divu dažu domu. Dažādu. Jūs varat neskatīties savādāk, man tur nestrasīt. Paldies. Izbijušiem. Jā, izbijuši. Saņemies. Koncentrējies un saņemies. Bet tu zināji, ka tev ir dots brīvs laiks? Nu, kā brīvs laiks? Es nesaprotu, ko domā. Ak, kungs, tu bērnu nesaprotā. Viņam kūciņu izjauci. Man būs ratiņos vai ar kruķiem jānāk, jo es esmu stipri vecāka par Līgu. Labi, lai veicās. Es tā kā biju. Nu, tad kamera nav piefiksējusi. Paldies! Ko? Es nevaru vispār, tas ir svīri. Beidzam. Kurp doties šovasar? Dodieties uz Vision Express. Tur līdz augusta beigām jūs gaida vasaras izpārdošana. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 50%. Gaidām jūs Vision Express visā Latvijā.
Jau vairākus gadus Latvijā tiek īstenoti dažādi Eiropas sociālā fonda projekti, kas palīdz bezdarbniekiem atrast darbu. Viens no spilgtākajiem ir Eiropas sociālā fonda projekts pasākumi noteiktām personu grupām. Kopš 2008. gada Nodarbinātības valsts aģentūra ar Eiropas sociālā fonda atbalstu īsteno projektu pasākumu noteiktām personu grupām. Tā mērķis ir bezdarbnieku integrēšana sabiedrībā, to konkurētspēju veicināšana un iekārtošana pastāvīgā darbā. Lai īstenotu projektu, ir nepieciešami 3 galvenie elementi. Viens ir Nodarbinātības valsts aģentūra, otrs ir bezdarbnieki, kuri vēlas strādāt, un trešais pats galvenais ir darba devēji, kuri vēlas piedāvāt darba vietas. Valsts līdzfinansētā darba vieta ir darba vieta, kuru daļai finansē Nodarbinātības aģentūra un daļai finansē darba devējs no saviem finanšu līdzekļiem. Bezdarbnieki šai darba vietā strādā gadu. Gadu ir iespēja būt vienlaikus bezdarbnieka statusā un vienlaikus darba ņēmēja statusā, slēgt ar darba devēju darba līgumu, nosacījumi tie paši kā jebkuram darba ņēmējam. Vienlaikus tiek dota iespēja būt gan sabiedrībā, gan izprast darba tirgus prasības, gan pierādīt darba devējiem, pierādīt sevi kā labu darbinieku un kā arī saņemt sociālās garantijas. Jau vairāk nekā 1200 darba devēji no visas Latvijas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru kopš 2008. gada septembra ESF projekta pasākumi noteiktām personu grupām ietvaros ir radījuši darba vietas vairāk nekā 3000 bezdarbnieku, kuru dalība projektā visos Latvijas reģionos turpinās līdz pat 2013. gada nogalei. Lai izveidot šo valsts līdzfinansēto darba vietu, aģentūra vismaz reizi gadā izsludina konkursu, kurā piesakās darba devēji. Darba devējs izlēma, kādā profesijā viņš vēlās nodarbināt bezdarbniekus, piesaka šo profesiju. Savukārt mēs, Nodarbinātības valsts aģentūra, meklējam šo bezdarbnieku, kurš tad atbilst darba devēja prasmēm un tām prasībām. Un bezdarbnieki tad tiek veidota tāda kā darba intervija. Tie mūsu atlasītie bezdarbnieki dodas pie darba devēja, notiek darba intervija, un tad ir tas rezultāts. Projekta ietvaros darba devējs saņem ikmēneša dotāciju bezdarbnieku darba algām. Ja viņš pieņem darbā, piemēram, ilgstošu bezdarbnieku, personu bez vispārējās vidējās izglītības vai profesionālās kvalifikācijas, personu vecumā virs 50 gadiem, vientuļo pieaugušo ar apgādājumiem, personu ar invaliditāti vai arī personu, kura pieder etniskām minoritātēm un kurai jānostiprina valodas zināšanas, profesionālās zināšanas vai profesionālā pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu. Daina Kokmane par Eiropas sociālā fonda projektu pasākumu noteiktām personu grupām uzzināja apmeklējot konsultācijas Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē Skrundā, kur speciālisti viņai piemeklēja izglītībai atbilstošu profesiju. Un kopš 2011. gada rudens Daina projekta ietvaros strādā par darba aizsardzības inženieri Skrundas komunālajā saimniecībā. Projekts man ir devis ļoti daudz, jo šī ir patiešām tāda iespēja tieši pēc šīs profesionālās augstākās izglītības iegūšanas strādāt tieši atbilstoši savā jomā. Un esmu šeit sastapusies arī ļoti atsaucīgu vadību un cilvēkus. Un es šeit patiešām varu likt lietā visas savas zināšanas, un es esmu ļoti gandarīta par to, ka šis projekts man ir uzrunājis un devis iespēju šeit strādāt. Arī darba devēji, kas iesaistījušies Eiropas sociālā fonda projektā pasākumu noteiktām personu grupām, ir gandarīti par sadarbību. Kā komentē Skrundas komunālās saimniecības vadītājs Aivars Rudzuroga, tad pieteikšanās process projektam bija salīdzinoši vienkāršs un darbinieku piesaiste noritējusi veiksmīgi. Pārsvarā tie, protams, ir plusi, ja, iesaistoties šīs programmās, jo pirmkārt jau tie ir līdzekļi, kas tomēr tiek dot līdz šiem darbiniekiem. Plusi vēl ir tie, kad tādā veidā, kad nav pašam it kā jāmeklē, ir nepieciešamība pēc šiem darbiniekiem, ja, kādu veidu, tad Nodarbinātības aģentūra ir tā, kurai ir šī bāze par cilvēkiem, kuri meklē šo darbu, un tās specialitātes pie viņiem ir vieglāk atlasīt, līdz ar to tiek saņemta informācija par to, kas varētu būt šie potenciālie strādnieki. Valsts līdzfinansētās darba vietas bezdarbniekiem projekta ietvaros veido komersanti un pašnodarbinātas personas, kā arī biedrības un nodibinājumi. Iesaistoties projektā, valsts darba devējiem kompensē daļu no jaunpieņemtā darbinieka atalgojuma, bet nodarbinot bezdarbnieku ar invaliditāti, darba devējs paralēli atalgojuma līdzfinansējumam iegūst arī ikmēneša dotāciju algai darba vadītājiem. Dotāciju izmaksām par asistentu, surdotulku un ergoterapeitu pakalpojumiem, kā arī dotāciju darba vietas pielāgošanai bezdarbniekam ar invaliditāti.
Aleksejs Korsaks Eiropas sociālā fonda projektā pasākumu noteiktām personu grupām iesaistījās pavisam nesen. Un, lai arī Aleksejs ir vājredzīgs, kopā ar projektu ietvaros piesaistīto asistentu, viņš veiksmīgi pilda airēšanas pulciņa vadītāja pienākumus. Так скажем, я уже давно занимаюсь гривней. Ar airēšanu es nodarbojos jau sen. Biju pieteicies darba biržā, kur man arī piedāvāja iespēju iegūt šo subsidēto darba vietu. Es šajā projektā esmu sācis darboties tikai nesen, bet mēs jau esam sākuši apmācīt adaptīvajā airēšanā cilvēkus ar veselības traucējumiem. Trenēties gribētājs Aleksejs apmāca gan uz speciāli adaptīvās airēšanas trenažiera, gan arī veic apmācību un instruktāžu braucot ar laivu. Ikdienas darbā viņam palīdz projekta ietvaros piesaistītais asistents. Asistents man palīdz atbraukt uz darbu un pēc tam aizdoties mājās, kā arī viņš man palīdz sagatavot inventāru, kur nepieciešams. Principā esmu ļoti pateicīgs darba biržai un saviem darba devējiem, kā arī asistentam par iespēju darboties ar sev tīkamu darbu un vēl saņemt arī atalgojumu. Es varu sev pierādīt, būt noderīgs sabiedrībai, nevis vienkārši sēdēt mājās un saņemt pensiju. Jēga šai sadarbībai ir tāda, ka šobrīd konkrētajā pozīcijā ir cilvēks, kas pilda nepieciešamās funkcijas un pienākumus. Un mēs jau strādājam pie idejām, kas Aleksejam ļaus šajā projektā apgūtās iemaņas izmantot arī turpmāk. Šī brīža darbs būs kā veiksmīgs starts mūsu tālākai sadarbībai. Savukārt Valdis Ķuzis savu dalību šajā Eiropas sociālā fonda nodarbinātības veicināšanas projektā jau ir beidzis. Arī viņš projektā iesaistījās kā bezdarbnieks ar invaliditāti. Un par spīti rokas traumai ir spējis darba devējiem sevi apliecināt un palicis pastāvīgā darbā par elektromontieri. Nozīmīgi, ka vidēji 80% no bezdarbniekiem, kuri pabeidz projektu, veiksmīgi iekārtojas darbā gan pie tiem pašiem darba devējiem, gan arī spēj atrast darbu pie citiem darba devējiem. Guna Pavilaite savu dalību Eiropas sociālā fonda projektā pasākumu noteiktām personu grupām jau ir beigusi, taču joprojām turpina strādāt par rēķinvedi projekta ietvaros radītajā darba vietā Skrundas komunālajā saimniecībā. Pirms 3 gadiem beidzu augstskolu Latvijas universitāti, tieši izglītība ir ekonomists, finanšu menedžments. Un kā jau visiem jauniešiem, pēc skolas pabeigšanas ir diezgan liels problēmas tikt darbā tieši dēļ pieredzes. Iestājusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbniekos, un tad man piedāvāja iestāties šajā projektā, un esmu tiešām ļoti priecīga un apmierināta. Uzsvēršu vēlreiz par to vien, ka tas ir manā pilsētā, jo šeit tik daudz iespējas nav, kur strādāt, un par tas vien jau man liels pluss ir. Es domāju, ka ieguvēji ir visi, gan mēs kā darba ņēmēji, devēji, gan arī šie darba ņēmēji, jo ir, protams, arī viņam ir iespēja izvērtēt to darbu, ko mums ir diezgan laba pieredze to, kad ir palikuši strādāt, un šis bija ļoti labs veids, lai varētu viņus izvērtēt, un mums liekas, ka mēs esam tiešām papildinājuši tos pastāvīgos darbiniekus ar labiem kadriem. Eiropas sociālā fonda projekta pasākumu noteiktām personu grupām ietvaros līdz 2012. gada 1. jūnijam Nodarbinātības valsts aģentūrai sadarbojoties ar vairāk nekā 1200 darba devējiem visā Latvijā ir izdevies radīt jau vairāk nekā 3000 valsts līdzfinansēto darba vietu. Pieprasītākās profesijas no darba devēja puses ir labiekārtošanas strādnieki, informācijas ievadīšanas operatori, lietveži, bibliotekāri, grāmatveži, gan profesijas, kurās ir nepieciešama augsta kvalifikācija, gan arī tādas, kurās tā nav nepieciešama. Tāpēc šis projekts ir atvērts dažādu sabiedrības grupu iespējām. Projekts tiks īstenots līdz 13. gada beigām. Rezultātā būs izveidots vairāk kā 3000 darba vietu. Un vairāk kā 2800 cilvēku būs beiguši dalību projektā, un 40% vismaz no viņiem būs iekārtojušies darbā. Kā jau minēju, tad šobrīd darbā iekārtošanās rādītājs ir daudz augstāks, pārsniedz 2 reizes, tie ir 80%. Tas ir tas, ko mēs sagaidām, kāds būs projekta rezultāts.